pateicību Dievam un arī jums par sagādāto iespēju būt šeit svētkos jūsu vidū. Tik ļoti labi būt svētkos, jūs to labi zinat, bet jāsaka, būt jau svētīgāk ir būt darbā ikdienā. Par to ikdienu nevar daudz ko pastāstīt, tie ir daudz gadi. Pirms 30 gadiem mēs šeit ieradamies. Tas bija laiks, kad Latvijā norisinājās lielas lietas. Tas saistās ar saukto Arnolu. Un tajā laikā es ievēroju, ka mūsu draudzes locekļi bija ļoti norūpējušies par tiem cilvēkiem, kuri visu laiku atradās garīgā nezināšanā, tumstā, un kā viņiem pasniegt evaņģēliju. Un tad es gribētu atzīmēt, ka Tausu draudzē bija uzticīgi draudzes locekļi, kuri domāja par to, kā aizsniegt tās vietas, kur varbūt mazāk ir dzirdētas, kur nav bijuši evaņģēliju vēstneši, bet bijuši varbūt ļoti sen. Un es gribētu pieminēt šeit vienu māsu. Tas nenozīmē, ka tā viņa bija vienīgā, bet bija jau daudz citi. Bet tas tāda epizode, svarīga epizode, ar ko saistās daudz, kas tālāk. Un tā ir māsa Piruts Sirdirjova. Viņa ir šodien mūsu vidū. Nav klāt. Kā tā? Augstāk. Viņa jau kalpo. Labi. Paldies. Ļoti centīgi jau tagad un strādīgi. Un daudzās pārunās, lūkšanās mums padās tā doma, kā iepazīstināt cilvēkus ar evaņģēliju. Viņa arī saka jau iepriekš, viņa kā kolportieri, labprātīgi, nesautīgi, pašaizliedzīgi, tikās ar cilvēkiem, meklēja viņus, un beidzot radās tā doma, ka mums vajadzētu doties uz kultību. Nu, tā arī nospiedām, lūdzam par to, un viņa bija tā, kas mums sagādāja to iespēju tikties ar cilvēkiem. Mēs sapratām to, ka mums ir vajadzīgi ne tikai interesanti, cilvēki, kas uzklaus, bet mums ir vajadzīga arī vieta. Un pirmā vieta, kur mēs griezamies, tā ir iepazīties, tā bija pie Luterāņu baznīcas priekšnieki. Viņi pazina viņu. Nu, mēs viņu nesatikām tieši dievkalpojumu laikā, vienā svētdienā, bet mēs satikām viņu vēlāk. Pirms mēs iebraucam kuldīgā, mēs lūdzam Dievu, protams, izbraucot jau lūdzam, lai Dievs pašķir. Sākums nelikās viegls. Neko tur mēs nevarējām tā īsti atrast tādu vietu, kur mēs varētu pulcēties, jo tajā laikā bija ļoti liela atsaucība. Un beidzot radās tāda iespēja, ka pirmās draudzes locekļi, viena no Rīgas pirmās draudzes, tas sacīja, ka viņai kuldīgā ir māsa. Bet tā māsa nav draudzes cilvēks, bet viņai ir savu māju. Un droši vien, ka viņa būs arī parunās, viņa būs gatava ar uzņemt un vienlaicīgi arī iepulcināt interesantus. Un tā arī mēs tur sākām. Protams, ilgi to nevarējām, jo tomēr savā ziņā radās tādas varbūt neērtības, un tas nebija, tā
Darbs sākumā bija grūts, nebija viegli. Un es negribu teikt, ka šodien jums ir vieglāks, jūs jau to paši zināt, bet vienu gribu sacīt, ka ticībā, lūdzot, meklējot Dievu padomu, meklējot Dievu spēku, un sevišķi piedzīvojot draudzes locekļu atbalstu, atsaucību, ieinteresētību, vietējiem darbiniekiem ir daudz vieglāk strādāt. Un es to tiešām arī piedzīvoju. Un liela pateicība šodien arī iespēju mums visiem dot, un mēs varam strādāt, lai šo lielo svēto darbu pabeigt, un lai kungs varētu drīz nākt godībā. Vēlos jūsu draudzēm jums